Labi, tagad parādīšu, kā pasaulē jāmainās, ja tā grib izdzīvot. Būtībā ir noticis tas, ka mums jāpāriet no fokusa uz efektivitāti uz fokusu uz noturību. Tas ir galvenais mērķis nākotnē. Šodien viss ir par to, kā padarīt lietas pēc iespējas lētākas, nogādāt tās pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas vairāk cilvēkiem, lai nopelnītu pēc iespējas vairāk naudas. Efektivitāte nozīmē saražot pēc iespējas lielāku peļņu. Noturības ideja ir saprast, ka būs vesela virkne krīžu, un tavs uzdevums ir koncentrēties uz spēju pielāgoties un izdzīvot šajās krīzēs. Lai nākotnē tauta vai kopiena izdzīvotu, ir vajadzīgas trīs lielas pārmaiņas. Ja spēsi īstenot šīs trīs lielās pārmaiņas, tu izdzīvosi. Ja nē, tu tiksi izslēgts no spēles. Tā būs stiprāko izdzīvošana. Pirmā lieta - jāpāriet no materiālisma uz garīgumu. Šobrīd visa pasaule, visas nacionālās valstis ir pārliecinājušas iedzīvotājus, ka galvenais ir tavs materiālais labklājības līmenis. Ja tev ir mašīna, māja, pietiekami ēdiena, tad tev jāklusē un jāklausa, jo mēs darām savu darbu. Bet nākotnē valdības tā vairs nevarēs, jo resursu visiem nepietiks. Tām būs citādi jāpiespiež tev noticēt, ka svarīga ir tava laime, tava labsajūta, tava garīgā dzīve, kas parasti nozīmē atgriešanos pie reliģijas. Tā ir pirmā lieta. Otrā - jāpāriet no individuālisma pie kopienas un ģimenes. Šodien skolā un sabiedrībā tev māca, ka svarīgākais esi tu pats, mans ego. Ja man ir labi, viss ir labi. Mani citi īsti neinteresē. Nākotnē būs jāfokusējas uz kopienas veidošanu un citu atbalstīšanu. Trešā lielā pārbīde no vecajiem pie jaunajiem. Tas izklausās vienkārši, bet patiesībā ir visgrūtākais. Šobrīd lielāko daļu valstu, īpaši bagātās rietumu industriālās valstis, kontrolē baby boomeri, vecie cilvēki. Viņiem ir visa nauda, visa vara. Lai nākotnē attīstītos, šī vara jāpārnes jaunajai paaudzei. Ideāli cilvēkiem ap 30, jo jaunāki, jo labāk. Tu vari domāt, ka tas ir viegli, bet tā nav. Šiem boomeriem ir labākā veselības aprūpe pasaulē, daudz naudas. Viņiem patīk dzīvot, un viņi ir ļoti egoistiski. Tāpēc lielākā problēma rietumu sabiedrībām ir tieši tā, kā pārnest varu no vecajiem pie jaunajiem. Godīgi sakot, vēsturē mēs nekad neesam saskārušies ar tik lielu problēmu. Nekad. Tāpēc, ka agrāk veci cilvēki tik ilgi nedzīvoja. Tagad boomeri dzīvo līdz vismaz 100 gadiem, tātad viņiem ir vēl 20 gadi varas rokās. Tikmēr jaunie nevar attīstīt vajadzīgo pieredzi un kompetenci, lai vadītu valsti. Tātad, kura nācija pirmā atradīs risinājumu, kā pieklājīgi noņemt vecos un iedot varu jaunajiem, tā visdrīzāk uzplauks jaunajā pasaulē. Ja tu man jautātu, kura valsts visticamāk to spēs pirmā, es teiktu Japāna. Iemesls ir vienkāršs. Japānā šī problēma ir vissmagākā. Viņiem ir visvecākā populācija pasaulē. Viņiem šī lieta jāatrisina ļoti ātri. Nākamo 5 līdz 10 gadu laikā. Es domāju, Japāna to arī atrisinās. Bet iespējams, tā būs vienīgā valsts, kurai tas izdosies, jo tas ir ļoti grūti. Tu mīli savus vecvecākus.
Vai tu gribi redzēt, kā viņi mirst? Protams, ka nē. Tas nozīmē iet pret cilvēka bioloģisko dabu. Tātad tas ir galvenais arguments, ko šodien gribēju tev izklāstīt. Tagad paskatīsimies, kā pasaule pārveidojas tā dēļ, kas notiek tuvajos austrumos, šī kara ar Irānu dēļ. Mēs esam jaunā pasaulē, jo mūsu pasaule ir pilnībā balstīta uz piekļuvi lētiem naftas produktiem, lētai enerģijai. Kāpēc tu vari sēdēt skolā un mācīties pie manis, nevis ravēt laukus? Tāpēc, ka ir enerģija, tāpēc, ka ir nafta no tuvajiem austrumiem. Tavs dators ir balstīts uz ko? Uz naftas. Šī kamera, kas filmē, uz ko? Uz naftas. Šī pildspalva - nafta. Šīs drēbes - nafta. Zāles, ko tu lieto - nafta. Ēdiens, ko tu ēd, nāk no mēslojuma, kas arī ir balstīts uz naftas. Būtībā viss šajā telpā un pasaulē ir balstīts uz lētu naftu. Visa globālā ekonomika balstās uz lētu naftu. Kas notiek pasaulē, kur vairs nav lētas naftas? Ir vajadzīga milzīga pasaules līdzsvara pārbīde.